Labvakar! Labvakar visiem Latvijā, un varbūt arī ne tikai Latvijā. Labvakar visiem Greenwalk partneriem, konsultantiem, Greenwalk klientiem. Un šovakar, kā vienmēr, būšu kopā ar jums, es, Agita Bergane-Berģe, apmēram centīšos iekļauties stundā, jo šodien diezgan daudz, kas mums ir padarāms un darāms, daudz, kas ir stāstāms, un tā kā šis ir pirmais 2025. gada webinārs, tad arī ļoti gribu sveikt jūs visus jaunajā gadā, novēlēt jums, lai šis gads ir tāda, silta, mīļa, prieka pilns, lai atkal atrodam katrs sevī to bērnu prieku, kad var priecāties, lēkājot peļķēs, skatoties zilās debesīs, mākoņos un baudot sauli vai lietu vai sniegu, lai kas tas arī būtu, bet lai ir visu laiku prieks, un tāds liels un skaists un patiesas prieks. Bet jāķerās jau klāt šī vakara webināram, kurā mēs vairāk runāsim par sveču mēnesi, tātad februāri, par akcijām, kas tur ir paredzētas. Uzreiz, kamēr neesmu aizmirsus, gribu piebilst, ka februārī mums būs arī zibens akcija, kas diezgan sen nav bijusi, pievērsiet tai uzmanību. Un šajā te webinārā pastāstīšu gan par tām akcijām, kuras ir šobrīd, gan par tām, kas būs nākošajā mēnesī, un arī pavisam mazliet pieskarsimies kādam pilnīgi jaunam produktam un mazliet vairāk pastāstīšu savukārt par to, kas ir mūsu tādos jaunumos. Un tad, kas tad mums ir šobrīd mūsu mēneša akcijās, vēl, teiksim tā, pusmēneša akcijās, jo no 15. līdz 31. janvārim šīs te akcijas ir, tātad, ko mēs skatāmies mūsu veikalā. Tātad 2 par 1 cenu šī te akcija mums ir Greenwalk audumam spodrināšanai un pūlēšanai, optikas audumam, brillēm un ekrāniem, luks audumiņam, amenei un grīna audumiņam. Visiem šiem te audumiņiem ir akcija 1 pērc, 2 dāvanā. Šogad arī tāds reti mums, kad ir tā, ka mums arī ir mazgāšana, kaut kādiem citiem produktiem, ne tikai audumiem, 2 par 1 cenu. Šo mēnesi mums ir dišsopu neitrāli, tātad trauku mazgāšanas līdzeklim, koncentrātam, ir arī šī te īpaša akcija 1 pērc un 2 dāvanā. Kā jau jūs zinat, Greenwalk trauku mazgāšanas līdzeklis ir ļoti koncentrēts. Tā pareizā darba šķidruma pagatavošanai ir nepieciešams 1/4 teikarot uz litru ūdens. Un ar šādu te jau atšķaidītu darba šķidrumu jūs varat mazgāt traukus. Ja jūs esat no tiem, kam ļoti patīk putiņa, tad varbūt, ka to koncentrāciju, to proporciju ūdens pret mazgāšanas līdzekli ir jāpalielina. Protams, kad arī tajā gadījumā, ja jūs vēlaties iemērkt audumiņus, kuri ir taukaini, vai jums vajag trauku dvielīšus, kuri ir taukaini un pleķaini, vajag iemērkt, lai jūs attaukotu šos te audumus vai galdautus, tad tādā gadījumā, protams, jums tā koncentrācija būs nepieciešama lielāka.
Jā, tā kā es pieminēju, tiešām šajā te, ko vajag, jebkuras virsmas, ko vajag ataukot, var ataukot ar šo te līdzekli, un tā tad arī galdautus mazgāt, vai iemērkt pirms mazgāšanas, tā būtu pareizāk, vai iemērkt trauktvielīšus pirms mazgāšanas, vai arī tos dvieļus, kas ir, ja jūs esat masieris un jums ir izmantojot eļļas vai taukainus sviestus, vai jebkurā citā nozarē arī tā varētu būt. Tad ļoti labi izmantot šo te līdzekli ir tieši, lai šķīdinātu taukus. Tātad vienu pērc, otrs dāvanā, dish soap neitrāli. Tāda ir īpašas cenas ir Karela Hadeka ēteriskajām eļļām, bergamota ēteriskajai eļļai, aroma klima, kas ir taisni pret, teiksim tā, pret baktērijām un vīrusiem šajā te laikā, ko varat izmantot telpās vai arī uz ielas kaut kur staigājot vai atrodoties kaut kādās vidē, kurā ir vairāk, jāsatraucās par to, ka varētu būt kādas baktērijas. Tādu šo te var izmantot gan kā aromlampās liekot, gan varat arī izmantot vienkārši uzpilinot uz šalītes un elpojot, vai arī varat uzlikt uz kokvilnas drāniņus un pēc tam uz radiatoru, un visā istabā arī izplatīsies šis te aromāts. Un citrona ēteriskajai eļļai arī ir īpaša cena, tikai 7,90 šajā mēnesī mazdāvaniņa radi pats. Šajā te dāvaniņā ir, tūlīt tās parādīšu, tātad šajā te dāvaniņā ir iekšā organas dāvanu maisiņš, kurā ir koka aromāta bumba, un tad jau jūs to ēterisko eļļu pieliekat tādu, kā vēlaties paši. Maza dāvaniņa, 70 centi maksā, un jūs varat kādam padarīt prieku. Var arī pakarināt automašīnā, lai aromatizētu gaisu, tad piepiliniet kādu no ēteriskajām eļļiņām, kas jums patīk, vai skapī lavandas eļļu, piemēram, piepilinot. Jūs varat arī pakarināt uz pakaramiem, bet ne akurāt pie pašām drēmēm klāt, jo viņi varētu būt taukaina, un to jums varbūt nevajadzētu. Īpaši cena magnēta bumbai, kas atkaļķo ūdeni, un Grīnvalda vannas sāli, maigums, kas ir tieši Ziemassvētku aromāts. Tātad 1 kilogramu uzpildīta papīra maisiņā priekš vannām. Un īpaši gribu jums parādīt tādu brīnumu mūsu mājaslapā, ka mums ir produkts, kurām cena ir 0,00 eiro. Tātad bezmaksas. Gribu gan pabrīdināt, kad mūsu Grīnvalda mitrinošais lūpu balzāms, viņa derīguma termiņš iet uz beigām, tas ir šī gada marts, un tādēļ arī, protams, šo te lūpu balzāmu vajag lietot tagad un tūlīt, un tieši tādēļ jūs varat šo balzāmiņu likt klāt saviem pasūtījumiem. Tātad jūs vienkārši ieliekat gozā, pērkat visus pārējos produktiņus un to daudzumiņu arī uzlieciet, cik jūs vēlaties paņemt. Kamēr, protams, ir noliktavā lūpu balzāmi, bet svarīgais ir tas, ka šis lūpu balzāmiņš ir jālieto tagad, kamēr viņš vēl nav kā jau dabīgs produkts, kamēr viņš vēl nav, teiksim tā, sabojājies, ja? Bet šobrīd viņam viss ir kārtībā. Biju ofisā, pamēģināju, viss ir ideālā kārtībā.
vispār jau tad, kad atver, tad šie lūpu balzāmi ir jālieto, viņus nevajadzētu vazāt vienkārši siltās telpās pa kabatām, un tad, kādēļ? Tādēļ, ka viņš kļūst tāds, viņam konsistence mainās. Viņš kļūst tāds tā kā lipīgs. Tāpēc, ja mēs paņemam un sākam lietot lūpu balzāmus, tad viņš ir jālieto, un dažu mēnešu laikā arī ir jāizlieto. Bet par to varbūt es par sastāviņu un tā pastāstīšu mazliet vēlāk. Nu, lūk, īsumā par akcijām, kas vēl ir šo mēnesi aktuālas, es tā kā būtu izstāstījusi. Laikam neko tā diži neesmu palaidusi garām. Jā, dezinfekcijas līdzeklis koncentrāts bez aromāta puslitrīgā pudele arī īpašā cenā 5,90. To es arī izmantoju savā masāžu salonā un bērndārzos tiek izmantoti un citās telpās, kur ir vajadzīga profesionāla šī te dezinfekcija. Nu, lūk, tas īsumā būtu par mūsu šo te par mūsu tūlītās pāriešu uz otru prezentāciju. Man, ziniet, šoreiz neņemiet ļaunā, ja es kaut ko nepaspēju izdarīt pareizi vai mazliet lēnāk to izdaru, jo ir tāda lieta, ka es šobrīd izmantoju jaunu prezentācijas, tā kā formātu, un tāpēc man ir iespējams būs vispārēji, redziet, kā es pat varu iet veikalā un visu parādīt, ja? Tad ceru, ka tas, tā kā jau glītāk sāk izskatīties. Nu, lūk, tātad par ko es šodien vairāk gribētu parunāt, kā jūs redzējāt, mūsu veikalā, mūsu veikalā ir ļoti daudzas akcijas, kurās ir 2 par 1, tieši mikrošķiedra saldumi. Un tad es tā padomāju, ka varbūt daudzi nav nemaz tā īsti iedziļinājušies un dzirdējuši par to mikrošķiedru, kāda tad tur ir starpība. Tu tā kā veikalos var nopirkt mikrošķiedru, un tu var nopirkt pie mums, un kāda tad tur ir tā starpība, un kas ko kā. Un tādēļ es šodien mazliet vairāk pastāstīšu par mikrošķiedra saldumiem, jo mikrošķiedra saldumi tā ir mūsu, teiksim tā top prece, numur 1. Un tādēļ tiem, kas ir pilnīgi jauni pie mums, cilvēki, konsultanti vai partneri vai klienti, varbūt es mazliet pastāstīšu, kāda tad ir starpība un ko tad vispār nozīmē tā mikrošķiedra. Un tā tad Grīnvalda mikrošķiedra saldumi ir ļoti efektīvs tīrīšanas risinājums, arī, protams, ir ilgtspēja, jo mikrošķiedra saldumi izgatavoti ir no augstas kvalitātes materiāliem. Jā, tieši materiāliem, nevis viena, jo mūsu audums ir 2 komponentu audums. Un es mazliet pastāstīšu, kāpēc tad tas tā ir. Un kāpēc arī šie audumi var tik efektīvi noņemt netīrumus, tā skaitā pat baktērijas, taukus, un tikai ar ūdens palīdzību, un tāpēc nav nepieciešami nekādi ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi. Tādu salīdzinājumu, ko tad nozīmē poliesters un poliamīds, jo reizēm jūs redzēsiet arī veikalā, ka būs uz audumiņiem rakstīts 100% poliestera audumiņš. Arī paredzēts uzkopšanai, bet tad es pastāstīšu, ko tas nozīmē un ko mēs no tā, teiksim tā, kāda ir tā
starpība. Šeit es tādas divas galējības salīdzināju. 100% poliestera, kas ir viens no mūsu auduma sastāvdaļām, un 100% poliamīda audumi. Kāds ir tas salīdzinājums? Un tātad poliestera audumiņiem, 100% poliestera audumiņiem, kurus jūs arī veikalā redzēsiet, ka tādus arī pārdod, ir diezgan zema absorpcijas spēja, tātad maz sevi uzsūc mitrumus, netīrumus, jā. Bet, jā, ir diezgan labi izturība pret nodilumu. Arī lēnāk uzsūc šķidrumus, jūs uzliksiet to audumiņu uz slapjuma, un viņš tur tā lēnām uzsūks tikai to šķidrumu. Viegli un ātri žūst, jā, tā ir taisnība, ļoti zema cena, jā, izmaksās tur dažus centus tikai, sākotnēji, protams, veikalā viņš nonāk jau pa lielāku cenu, un viņi arī mazāk efektīvu tauku vielu un ciku netīrumu savākšanai. Ja mēs savukārt kaut kur redzētu, bet praktiski tā nekad arī nekur neredzēsim, 100% poliamīda audumus, tad tiem savukārt būtu gan augsta absorpcijas spēja, ātrāk uzsūktu šķidrumus un taukus, lielāka būtu mikroorganismu savākšanas efektivitāte, īsāks kalpošanas laiks, jo ļoti ātri viņš degradējās. Kādā ziņā? Tādā ziņā, ka viņš pilnīgi tā kā salūst, jo viņš ir cietāks, ja? Ļoti augstas izmaksas, arī viegli bojājās mazgāšanas procesā, tātad veļas mašīnā berzētos šis te audumiņš, viņš diezgan ātri nodiltu, ja? Un viņam arī, tieši tas arī ir, ja, ka ir lielāka tā berzes un nodiluma, tāda jutība. Lūk, un kāds tad ir tas secinājums no tā visa? Kad optimālākais variants būtu šos te divus īpašos materiālus, poliesteru un poliamīdu, savienot vienā kombinācijā, un tās attiecības vēlamās būtu 70/30 vai 80/20, un tādā veidā apvienot šo te abu divu materiālu labākās īpašības. Un te, es arī esmu mazliet tādu vēsturi ielikusi, kas tad vispār, kā tad veidojās, kāda tad bija tā vēsture šiem te audumiem. Un tātad tas bija no sākuma tiešām, ja, tāds būtiskākais progress, kāds ir noticies, ja, ir no industriāla tāda eksperimenta līdz absolūti universālam tīrīšanas līdzeklim, kas šobrīd jau praktiski ir katrā mājā, katrā saimniecībā, katrā uzņēmumā. Ja, jūs praktiski, es domāju, ka nekur vairs neredzēsiet to, kā mēs kādreiz sākām par to, ka cilvēki teica, nē, man jau ir vecais tur krekls un man tur vecais mielīts un tā tālāk. Par šādiem mēs vairs vispār nerunājam, un mūsu jaunatne un bērni vispār nezin, kā pagad, kā tad tu tur to galdu slaucīji, vai kā tu traukus mazgāji, tā kā ar marlīti, kas tas tāds vispār bija, atcerieties, ja, kā tas bija kādreiz. Lūk, un tātad kāda ir tā vēsture? Pagājušā gadsimta 60. gados Japānā tiek izstrādāta pirmā sintētiskā mikrošķiedra. Sākotnēji mikrošķiedra tiek pētīta kā tehnisks materiāls, praktiski, tur jau tādām kosmiskām vajadzībām, ja. 70. gadi sākās eksperimenti ar poliesteru un poliamīdu kombinācijām jau, lai uzlabotu mikrošķiedras īpašības. Tiek radītas pirmās eksperimentālās mikrošķiedras drānas. Tad jau 90. gados mikrošķiedra attīstās ļoti strauji Eiropā, tīpaši Zviedrijā,
un tiek ieviesti pirmie profesionālie mikrošķiedras tīrīšanas līdzekļi, audumi, ja, un sākas masveidīga izmantošana tīrīšanas industrijā. Un tie ir tieši tie gadi, tie 90. kad arī Grīnvalk sāka, un mēs sākām jau gan tajā laikā vēl ar norvēģu produktu strādāt un iepazīsties paši un iepazīstināt arī mūsu līdzgājējus. Un ļoti daudzi jau tieši no tiem 90. gadiem arī esat kopā ar mums. 2000. gadi. Te tāds interesanti kļūdiņi man gadījusies ir, jā. Mikrošķiedras kļūst par standartu profesionālajā uzkopšanā. Strauji pieaug patēriņš mājsaimniecībās, vides apziņas pieaugums veicina mikrošķiedras popularitāti, jo patiešām, uzkopjot ar mikrošķiedras audumiem, nav nekādā gadījumā mums vairs nepieciešami ķīmiskie mazgāšanas līdzekļi. Un tas ir tas, par ko mēs daudz runājam, visi mūsu konsultanti, visi mūsu partneri, un tā ir tā svarīgā lieta, kāpēc ir vērts ieguldīt naudu augstas kvalitātes mikrošķiedras audumos. Un, protams, arī ir šāds te jautājums bieži vien. Tad kāpēc? Un šeit arī klāt vēl ir tādi interesanti fakti, kā īpaši tās smalkās šķiedras aptuveni 100 reizes stievākas nekā cilvēka mats, spēja efektīvi piesaistīt putekļus, netīrumus un pat mikroorganismus bez jebkādu ķīmisko līdzekļu izmantošanas. Un tur arī ir tā interesantā lieta, ka patiešām mūsu audums, tieši Grīnvalk audums, ir ļoti, ļoti smalku šķiedru, kura jau ir salīdzināma ar mikrobiem. Un 1 kvadrātcentimetrs mikrošķiedras auduma satura aptuveni 200 000 šķiedru, un tās darbojas kā miljoniem sīku tādu āķīšu, kas mehāniski notver netīrumus, taukus un baktērijas, vienlaikus būdams videi draudzīgs risinājums, jo šos audumus var mazgāt un atkārtot izmantot 100 reižu. Un tādēļ arī tā kā ir pieņemts, ka visefektīvākās mikrošķiedras tīrīšanas drānām ir tāda specifiska poliestera un poliamīda attiecība 70/30 vai 80/20, kur poliesteris darbojas kā poliesteris darbojas kā skrumbēšanas komponente, un poliamīds nodrošina tādu izcilu absorpcijas īpašību, ļaujot drānai saturēt līdz pat 7 reizēm vairāk šķidrumu nekā pašas svars. Un te tādas salīdzināšana, jā, tātad poliesteris pret poliamīdu, kādas ir šīs te proporcijas un kāda tad ir tā ideālākais variants un kādēļ Grīnvalkā mēs esam izvēlējušies tieši šo te 70/30. Tātad pie 80/20 ir laba ūdens absorpcija, jā, vidēji tauku savākšana un tāds piemērots vispārējai tīrīšanai. Savukārt 50% poliesteris un 50% poliamīds, jā, izcili savāks ūdeni, teicami taukvielu piesaistīs arī augsta darba kvalitāte, bet arī milzīga cena un ātrāk arī nolietojās. Un praktiski šādu te sastāvu 50/50 ražo tikai un vienīgi priekš industriālām vajadzībām, un pārsvarā tās ir tiešām jau tādās ļoti, teiksim, tādās smalkās padarīšanās, kā šad un tad tika pieminēts arī pār
tādām kosmosa kuģa vajadzībām, motoriem, ļoti, ļoti smalkiem, diespas nevajadzētu atrasties nekam liekam virsū un tā tālāk. Tādas praktiski mēs nekādā gadījumā savās mājās nevarētu atļauties, un arī viņas ātrāk nolietojas, tā ka tam arī nav tādas, teiksim tā, nav jēgas, teiksim tā. Savukārt, ja ir 70% poliesters un 30% poliamīds, kāda ir grīnvalka, šī te divkomponentu auduma, tā proporcija, ir ļoti laba ūdens absorpcija, uzlabota ļoti laba taukvielu piesaiste un arī ar absolūts universāls pielietojums. Arī tāds interesants fakts, jo augstāks poliamīds saturs, jo labāk ir taukvielu un eļļu piesaiste, bet arī ātrāk materiāls var degradēties pēc vairāk kārtējās mazgāšanas. Savukārt augstāks poliesters saturs nodrošina labāku izturību un ilgmūžību, bet mazāk efektivitāti taukvielu savākšanā. Šo te es pajautāju mākslīgajam intelektam, lai viņš man veic šo te salīdzināšanu, jo mēs par to daudz esam runājuši, es arī vienmēr esmu lekcijās par to stāstījusi, bet es domāju, labi, tagad mums ir mākslīgais intelekts, ko viņš šajā sakarā var pateikt. Šāda ir viņa šī te rekomendācija un stāsts, tā ka jā, mēs neesam melojuši par to, kādas proporcijas un kādiem veidiem izmanto. Lūk. Un tātad mūsu grīnvalka mikrošķiedras auduma priekšrocības, tātad vidē draudzīgs un saudzīgs, pareizāk sakot, risinājums. Ar to mēs varam samazināt ķīmisko vielu lietošanu un to ietekmi uz veselību un vidi. Ekonomiski izdevīgi, audumi ir daudzkārtēji lietojami, samazina nepieciešamību pēc jaunu tīrīšanas līdzekļu iegādes, ļoti ilgstoši lietojami, tāpēc bieži vien arī partneru konsultanti saka, Klau, dodiet mums jaunus kaut kādus produktus, kas nolietojās ātrāk, kas ir vajadzīgi biežāk lietot, bet ar to mums ļoti grūti iet, jo pat ja mēs atrodam partnerus, kuri ražo krēmus, tad mēs tik un tā teiksim tā, tik un tā tie krēmi būs tādi, kas būs ilgi laiku strādās, vai šampūni, vai eteriskās eļļas, tās būs profesionāla veida. Un tas atkal nebūs tāds, kas ātri appēdās, kā saka, ja? Tā ka, neko darīt. Lūk, un tad ir arī viegli lietojami, audumi ir maigi, mīksti un nekaitē ne virsmām, ne arī ādai. Par to mēs jau visu arī runājam, tātad mēs atkārtot lietojam, samazina atkritumu daudzumu, ja lietojam. Grīnvalka šie te divu komponentu mikrošķiedras audumi ir izgatavoti patiešām no augstākās kvalitātes materiāliem, kas nodrošina izturību un ilgmūžību, ļoti efektīvi tīrīšanas līdzekļi, kas absorbē daudz ūdens, netīrumus, taukus, mikrošķiedras audumi maigi pret jutīgām virsmām un nerada skrāpējumus. Un tādēļ arī mēs varam izmantot tur, kur ir ļoti delikātas virsmas. Par to es jau runāju, kad tie šķiedras ir tik smalkas, ka mikroskopiskas daļiņas var uzņemt, jā. Daudz ūdeni uzņem un taukus un visus netīrumus un lietot varam gadiem ilgi. Ir tikai tādas mazas niansītes, lai šie audumi mums ilgāk kalpotu.
ir nepieciešams dažas lietas tā kā ņemt vērā. Kā tad mēs mazgājam šos te audumus? Mazgājam veļas mašīnā ar Grīnvalka veļas pulveri regulāri, kas ir speciāli radīta formula tieši mikrošķiedras audumiem. Tā ir tāda, kas attīra no visa liekā, bet nepaliek pašā audumā iekšā, kas ir ļoti svarīgi. Ataukošanai var izmantot Grīnvalka trauku mazgāšanas līdzekļus, vienalga vai tas ir Grīnvalka dišsopa neitrāli, par kuru es jau pieminēju, vai arī tas ir vai tās ir veļas ziepes, melnās ziepes vai baltās ziepes, Mariusa Fabrē ar to attauko un pēc tam mazgā veļas mašīnā. Kāpēc es visu laiku uzsveru veļas mašīnā? Tāpēc, ka, lai attīrītu Grīnvalka audumus, ir vajadzīgs ļoti, ļoti daudz, mēs ilgi varam viņas lietot nemazgājot, ja? Vai viegli izskalojot, bet tad, kad kārtīgi jāizmazgā, tad jāliek veļas mašīnā iekšā, var līdz pat šiem te 90 grādiem mazgāt, bet jāņem ir vērā tas, ka nekādā gadījumā mēs viņus mazgājot, neliekam uz to lielo izsišanas, teiksim tā, centrifūgai, nevajadzētu vairāk par tiem 800. Ja? Jo tad, kad ir tas 1200, tad viņš viss tās šķiedras aizsit ciet. Tad reizēm ir tā, kad ir atkal jāslapina, ja jūs pēc mazgāšanas jums neuzņem labi netīrumus vai putekļus, tad atkal saskaliniet viņu tā, pašļānskājiet ūdentiņā, lai atverās visas tās poras vaļā, tad viegli nospiediet, lai neaizverās, nevis grieziet acis pār griezuši, ja? Un nolieciet žāvēties tādā brīvā veidā. Nekad nemazgājiet Grīnvalka mikrošķiedru kopā ar dabīgās izcelsmes audumiem, zīdu, vilnu un kokvilnu, tāpēc, kad mikrošķiedras audumi sevī uzsūks visas tās plūksnes, kuras plūksnojās no šiem audumiem nost, un zīdu arī, protams, nevajadzētu. Un nekādā gadījumā nelietojiet veļas mīkstināšanas līdzekļus, jo tie ir speciāli radīti, lai paliktu iekšā audumā. Un tas nebūtu mums nav vajadzīgs, lai visas auduma poras tiktu aiztaisītas ciet, tad viņš arī strādās vienkārši kā vecais kreklis. Nevis kā šāda te tā kā revolucionārs izstrādājums. Žāvēšana, žāvējiet mikrošķiedras audumus svaigā gaisā vai brīvā veidā telpās, viņi žūst ļoti ātri, žāvētājā nav nepieciešams likt žāvēties. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi savāks no žāvētāja visas tās pūkas un tos putekļus, kur ir žāvētājā pašā kā tādā. Un jūs vienmēr esat redzējuši, cik ļoti daudz tur tiešām ir tās pūkas un putekļi. Mazas nianses, un šie audumi jums kalpos 15, 20 gadus. Tā, un kas tad mums ir februāra izdevīgo pirkumu grozā? Protams, ir arī mikrošķiedras audumi. Un te sāksim ar personīgās higienas produktiem, jo arī tam tas ir ļoti labi, ne tikai tīrīšanai paredzēt šie te audumi, bet ir paredzēti arī tādā personīgai higiēnai. Tātad Grīnvalka kaputs matu žāvēšanai. Tā ir paredzēta, ka mēs pēc mazgāšanas slapjus matus uzliekam šo te kapuci, kamēr tīram zobus, kamēr vēl kaut ko daram, paiet 3 minūtītes, un mēs jau varam ņemt šo kapuci nost. Kapuce būs sevī uzsūkus 70% no mitruma, no visu šo te mitrumu būs savākus sevī. Tātad mēs varam jau ņemt un fēnot matus, un tie netiks dedzināti un ātri ieveidojam, vai brīvā veidā šis audums ļauj arī izžūt mūsu matiem. Tālāk, Grīnvalka vannas dvielis lielais. Lielais, jo tas izmērs patiešām ir milzīgs, 70 x 1,50 m, pamatīgs dvielis,
kurā ietīties var jebkurš mūsu Baltijas lielais vīrs, ja? Jo tāds bija arī tāds pieprasījums no mūsu vīriešiem, ka viņiem vajag lielu dvieli. Nu, lūk, un šis te dvielis uzsūca sevī ļoti daudz mitrumu, tāpēc visi tagad, kas ir peldētāji ziemas, viņā ietinoties, jūs jutīsiet, ka termiskais siltums tiek saglabāts, viņš tādā audumā jums būs silti, tai pašā laikā viss liekais mitrums tiek uzsūkts viņā, un mums ir silti, omulīgi, labi, un arī starp citu kapuci visiem peldētājiem, droši varat likt šo te kapuci, nekad nesals mati, un tāpat pēc baseina uzliekat šo te kapucīti, braucat mājās, jums nesals. Es pati tā neju šobrīd uz ūdens aerobiku, tādos treniņos ar ūdens velosipēdiem un batutiem, un vakarā pēc matu mazgāšanas, pēc baseina uzlieku kapucītu, man nekad nesalst galvu un nav jāuztraucās par to, ka braucot mājās es apsaldēšu galvu. Un Greenwell kosmētikas audumu komplekts, kuram arī cena, kurā ir 2 audumiņi, cena ir tikai 8 eiro. Kosmētikas noņemšanas audums, tā mēs viņu saucam, bet šis audums, protams, nav paredzēts tikai kosmētikas noņemšanai, tāpat mēs varam mazgāt ar viņu gan seju, gan visu ķermeni, izmantot, mazgāties vispār bez kādiem mazgāšanas līdzekļiem, izmantot bērniem dupšu, kā dupšu mazgāšanai, varam izmantot arī slimnieku kopšanai, tad, kad nav iespēja, dušās un vannās ieiet cilvēkiem. Jā, tas, kur mēs varam viņu izmantot, ir ļoti plašs. Tā. Tālāk. Greenwalk virtuves virsmu tīrīšanas audumam ir speciāla cena 5,40. Kā jau pēc struktūras jūs redzat, viņš ir citādāks nekā varbūt mūsu ierastie audumiņi, kā green un kā luks, jo šim te audumiņam ir tāda speciāla struktūra, kas īpaši uzņem taisni taukus. Un tāpēc šo te audumu var izmantot slapjā veidā, mēs viņu izmantojam slapjā veidā, lai notīrītu tvaiku, nosūcēt cepeškrāsnes, iztīrītu plītis. Tad, kad kaut ko taukainu gatavojam, visu laiku rokas varam viņā noslaucīt, galdu tīrīt, var sakot, jebko izlietnes, jebko, kurā vietā ir ļoti daudz tauks, viņš sevī sabāk. Protams, arī, kad šķīdināsiet, tad jums vajadzēs vai nu sodiņu vairāk nekā ierasts, vai nu trauku mazgājumos tos tauku šķīdinošos līdzekļus, vai nu ziepes vairāk vajadzēs, kaut gan ar ziepēm, es teikšu tā. Man gandrīz vai tad labāk patīk, jo viņi kaut kā, man tīri tā sajūta nevisai patīk, tā kā es mazgāju šo te taukaino ļoti audumu ar ziepē, jo ir tauks pret tauku, un tad man tas process nevisai patīk. Un tad es vai nu sodu uzberu un karstu ūdeni, vai nu arī otrs variants, ka es paņēmu ekstra pulveri, mūsējo Greenwalk ekstra pulveri, ieberu bišķiņa krūzītē šo te audumiņu un karstu ūdeni, un tad viņš ļoti labi izmazgājās, jo mūsu ekstra pulverī iekšā ir soda, un soda ļoti labi arī izmazgā. Un, protams, tad, kad viņš pavisam jau netīrs palicis, ka tu jūti, ka viņš tāds tā kā ciets, un tā kā rokām nevar vairs izmazgāt, tad jāmet iekšā veļas mašīnā, jo vajag ļoti lielu ūdens daudzumu, lai izskalinātu līdz pat dziļākajiem šiem te slāņiem. Tas attiecās uz visiem mikrošķiedras audumiem. Greenwalk putekļu tīrīšanas cimds 8 eiro šajā mēnesī maksā. Šis arī ir liela izmēra putekļu cimdiņš, ar ko savākt putekļus.
lietojam sausā veidā, te es gribu uzsvērt sausā veidā, ja virtuves virsmu tīrīšanas audumu slapjā veidā, tādu putekļu cimdiņu sausā veidā, un viņš savāks no virsmām visus putekļus, plus vēl arī padarīs pašu virsmu antistatisku. Tātad viņš ar statisko enerģiju paņem putekļus pie sevis un padara virsmu antistatisku. Kāpēc ir labi, kad virsma ir antistatiska? Tāpēc, ka viņam mazāk pievilks putekļus. Ja, un nebūs tas mūžīgais aplis, kad ēst noslauku ākali netīrs. Ja. Tāpat šo statisko enerģiju ļoti labi noņemt ir no datoriem notīrīt, no plauktiņiem, var sakot, no visas elektronikas, kas ir ļoti svarīgi. Un bija pat tādi pētījumi, ka, es pieļauju, ka tagad tas vairāk nav tik agresīvi, vairāk nav uz datora esošie putekļi. Bet kādus 20 gadus atpakaļ bija pētījumi, kur cilvēki, kuri strādāja visu caur dienu telpās, kur ir daudz datori, viņiem parādījās tāda problēma, ka viņiem bija kritārā mati un plikpaurība bija. Un tad bija tas pētījums, vai ir kaut kāda saistība ar šo te, kad ir ar tiem datoriem un tā, un noskaidrojās, ka jā, jo uz datoriem esošie putekļi ir, bija tā kā viņu kaitīgums pierādīts, un šie te putekļi nokļuva, protams, arī cilvēkiem uz matiem, uz ādas, un tādā veidā radīja arī šo te plikpaurību. Tādi bija pētījumi. Šobrīd man gribētos ticēt, kad ir jau daudzas lietas novērstas, kaut vai šo pētījumu rezultātā arī. Un tāpēc arī tīrot ar šo te putekļu cimdiņu, mēs tā kā novēršam to iespējamību, ka ar šiem te netīrajiem putekļiem, kad tie netīrie putekļi nonāk pie mums uz ādas. Tātad mīļā akcija 2 par 1 cenu. Luks audumiņiem, jebkurā no krāsām, grīna audumiņam un audumam spodrināšanai un pulēšanai. Tātad šiem te visiem audumiņiem ir 2 par 1 cenu. Tātad grīna audumiņš ir tāds ideāls ikdienas tīrīšanai, piemērots pilnīgi visām virsmām, efektīvi un ātri notīra netīrums, atstājot virsmas spīdīgas un tīras, un var lietot gan slapjā veidā, gan sausā veidā savāks putekļus, slapjā veidā visus netīrumus, tā skaitā arī pat taukus, kaļķus un visu ko. Visu, kas ir jātīra. Pulēšanas audums. Tas ir speciāli radīts stikla un spoguļu un dažādu metālisku virsmu pulēšanai, spīdīgu metālisku virsmu. Un nodrošina to, ka nesaskrāpēs virsmas un būs ideāls spīdums. Un šis ir tas audums, kuru es arī varu no sirds rekomendēt, kā izmantot arī automašīnas virsbūves un stikla tīrīšanai. Un tādā kombinācijā ar grīna audumiņu ļoti labi gan nomazgājās, gan notīrās un uzpulējās, šis te mašīnas vienkārši kā jaunas ir. Un augstākās kvalitātes luks audums, tas savukārt ir diezgan delikāts, bet efektīvs un arī piemērots visām virsmām, arī jutīgām virsmām, un šis te ir izstrādāts luks auduma, tā struktūra ir izstrādāta speciāli tiem, kuriem ir daudz uzkopšanā jāpamada laiks, jo tur ir speciāli tāds svītrains, tas auduma raksts, kurš palīdz tā kā nosusināt audumu, tad, kad mēs izskalojam, un nav
nu, tā kā jābojā locītavas. Un ātrāk žūst nekā grīna. Grīna tātad būs ļoti blīvs audums, un luks savukārt ir jau tāds mazāk blīvs audums, bet lielāka izmēra. Un tad es solīju, ka es bišķiņi arī pastāstīšu par mitrinošo lūpu balzāmu, kurš šobrīd ir par apbrīnojamu cenu, nevis 5,20 kā ierasts, bet tieši apaļa 0. Tātad jums nekas nav jāmaksā, vienkārši jums ir jāpasūta un jālieto. Un jūs varat, nav ierobežots daudzums, ko jūs varat pasūtīt, tātad jūs varat uzdāvināt visiem saviem, nezinu, klases bērniem vai bērndāras bērniem, vai nu, tiešām šobrīd nav, nu, ierobežojums ir tikai tas, cik mums ir noliktavā, tā, kad jo ātrāk jūs pasūtat, jo ātrāk varat sākt lietot un arī lielāka iespējamība, ka ofisā par šo te 0 cenu šis lūpu balzāms ir. Tā kā, jā, lietojiet, dāvinat, bet uzreiz pasakiet cilvēkam, ka viņam ir obligāti dāvinat tikai tad, ja viņš jums apsola uzreiz sākt lietot, un lietot var ne tikai uz lūpām, kur ir sausa āda, kur ir sausa āda, jebkuriem skrāpējumiem, ādas bojājumiem, un es pastāstīšu, kas tad ir sastāvā. Tā tad ir bišu vasks, kas ir dabīgs gan mitrinošs līdzeklis, un veicina arī ādas atjaunošanos, ir saulespuķeļa, tā ir bagāta ar vitamīniem, antioksidantiem, arī baro un aizsargā ādu, kokosrieksteļa, mitrinoša, antibakteriāla, īpaši piemērot ir jutīgai ādai. Rīcineļa, mitrinoša un mīkstinoša, palīdz cīnīties ar sausumu. Alojas ekstrakts nomierina un mitrina iekaisušu ādu. Šīs sviests mitrinošs, barojošs, aizsargā ādu no saules un vēja. Tagad arī tie, kas brauc slēpot, noteikti šo te lūpu balzāmu vajag līdzi. Tāda kakao sviests mitrinošs un barojošs un piešķir ādai veselīgu spīdumu. Piparmētā eļļa ir gan atsvaidzinoša, gan stimulējoša, uzlabo asinsritu, un tāpēc arī šo te lūpu balzāmu var arī tad, kad ir kaut kādas iesniņas ir, jā, tad brīvāk uzreiz jūs jutīsiet, brīvāk elpos. Starp citu, iesnu laikā ļoti labi visu laiku kopt ādiņu zem deguna, pie deguna ar šo te lūpu balzāmu, viņa nekad nebūs tas lielais iekaisums, kāds ir pa iesnām, jā. Tāda dabīgais mitrinošais līdzeklis, kas ādu padara maigu un elastīgu, lanolīns dabīgais, un E-vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas aizsargā ādu no brīvo radikāļu bojājumiem un arī pašu lūpu balzāmu no bojāšanās. Lūk, tātad termiņš ir marts, kā mēs zinām termiņiem, tas nav tik, kad viss cauri pienāk marts vai pienāk aprīlis un viss cauri metam ārā, nē, bet ir jālieto, lai viņš nemētētos pa kabatām un nākošajā rudenī jūs viņu izvilksiet no kabats un, nē, viņš jau tomēr ir sabojājies. Kā var zināt, ka sabojājies, ka ir nepatīkams aromāts vai arī viņam konsistence mainās, ja? Tas ir tas, kas norāda, kad ir sabojājies jau šis te, jo tur ir dabīgs, redzējāt, cik visas sastāvdaļas. Lūk, tad ir tāds jaunums, Marijos Fabrē dabīgās ziepes, šādā te veidā, striķītī, un tās ir ziepes izgatavotas ir no olīveļas dabīgās, un tās pilnībā bioloģiski noārdās, nekaitē videi, ļoti saudzīgas un maigas ādai. To var izmantot gan roku, gan sejas, gan visu ķermeņa kopšanai. Un, protams, arī atbalsta zaļo dzīvesveidu. Un te nav nekādas kaitīgās ķīmiskās vielas klāt. Izmantot varam
šīs te marseļas olīveļas ziepes gan rokām un sejai visam ķermenim, jā, jo tas ir maigas un ļoti labi sejas ādai un arī ķermeņa ādai mitrinošas īpašības ir. Jā, daudzi man ir stāstījuši, ka viņi veļas ar šīm te ziepēm, olīveļas mazgā arī traukus. Citiem patīk, citiem nepatīk, nevar pateikt, kā tas ir. Un tīri arī zobus. To gan man ieteica arī tāda sena kundzīte, jā, tajā laikā, kādus 20 gadus atpakaļ, tā jau bija, viņa jau bija ap kādiem 80 gadiem, viņa teica, ka viņa ir zobārste, visu savu mūžu bijusi, un viņa ir ieteikusi vienmēr visiem mazgāt zobus ar veļas ziepēm, un bijis ļoti labi, un viņa teica, ka šīs olīveļas ziepes esot īpaši labas, jo, protams, veļas ziepes ir veļas ziepes, tur es tā kā negribētu varbūt zobus tīrīt, bet ar šīm te olīveļas ziepēm es gan tiešām arī pati mājās šad un tad, tā periodiski tīru zobus. Un viņas tiešām gan labi tīra zobus, gan arī tā vide mutē, tā kā tas ir sārums, viņa arī tiek ļoti labi, tā kā līdzsvarota. Veļas mazgāšanai var arī delikātu veļu mazgāt ar šīm te ziepēm, tādas, kuras atkal savukārt, nezinu, tur mikrošķiedra un tā, ar šīm te olīveļas ziepēm nemazgāsiet, mazgāsiet ar tām ziepēm, kuras ir baltās ziepes, veļas ziepes, kas ir vai melnās ziepes. Lūk, tāds mums jaunumiņš. Un tad, protams, februārī arī ir dāvanas par pirkumu, un par 80% ir optikas audums brillē, un citai optikai, datoriem arī, ekrāniem dažādiem. Par 120 eiro ir iepazīšanās komplekts, kurā ir stikla audums un luks audumiņš, un Grīnvalka auto komplekts ir par 300 eiro. Tur auto komplektā ir kristāla audumiņš, vai kā mēs viņu tā saucam par kristāla audumiņu, bet viņš ir pulēšanai audumiņš, ko es jau pieminēju sākumā, ir cimdiņš putekļiem un grīna audumiņš tīrīšanai. Lūk, un te mēs esam nonākuši pie ļoti vienas tādas svarīgas lietas, ka Grīnvalka gada nogalē bija kaut ko apsolījusi saviem visiem mīļajiem klientiem, konsultantiem un partneriem. Un viena no tām lietām bija tāda tā kā loterija. Tā bija tāda īpaša dāvana vienam pasūtījumam Baltijā, un to mēs gribam tā kā pateikties visiem mūsu uzticamajiem klientiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā par viņu atbalstu visa 2024. gada garumā. Un, lai izrādītu savu pateicību, viens laimīgais klienta pasūtījums, decembra pasūtījums, saņems īpašu dāvanu. Kas tas būs? Tas būs tāds ekskluzīvs dāvanu komplekts, kurā būs ietverti Grīnvalka, Marijus Fabrē, Karel Hadeka produkti, un tas bija tā kā viens mūsu apsolījums jums. Un tad bija otrs solījums bija tāds, ka 2025. gada pasūtījums, pirmais pasūtījums, būs dubultā. Un tur Ramona bija rakstījusi tā, sāciet jauno gadu ar dubultu prieku. Un katrs vispār jau tā vēsturiski pirmais gada pasūtījums tiek dubultots. Un kā tad mums tā kā veicās
ar šo te solījumu izpildi šajā gadā. Un tātad tas pirmais īpaša dāvana vienam pasūtītājam Baltijā. Tātad bijām paredzējuši, ka 1. decembra laimīgais klienta pasūtījums saņems īpašu dāvanu. Bet Grīnvalk vienmēr ir pārsteigumi tā kā pilns, un tādēļ mēs nolēmām, ka mēs, lai izrādītu savu pateicību, tad mēs šoreiz dāvinām 2 decembra klientiem gan saputrojos. Tātad mēs 2 decembra pasūtījumiem, 2 pasūtījumu vinnēs, vārdu sakot, 2 decembra laimīgie klienti saņems īpašo šo te dāvanu. Un kas tad būs dāvanā? Dāvanā, ko mēs tā kā nosaucām? Laimīgai sievietei. Tā dāvana ir 115 eiro vērtībā, un dāvanā ir vannas vieles, kapuce, Grīnvalk kosmētikas noņemšanas audumu komplektiņš. Tad ir tā saucamais pedikīra audumiņš, kur viena pusīte ir mīkstā un otra pusīte ir skrubītis. Un tādu mums kā par pedikīra audumiņu viņu nosauca mūsu klienti, un patiešām ļoti labi ar šo te audumiņu var notīrīt pēdas, tad, kad ir zaļais laiks, kā saka, plikām kājām, kad skrienām pa zaļo zāli, bet arī tagad ziemas laikā ļoti labi pamerzēt, jo tad mums tik daudz neaug tā liekā ādiņa, un mēs pilnībā pietiek arī ar viņu pamerzēt vienkārši pēc tam, kad esam mērcējuši kājas vai mazgājuši kājas, ļoti labi notīrās ar šo te audumiņu. Tātad pelēkais divpusējais audumiņš. Tad dāvaniņā arī būs Grīnvalk universālā švamīte, ko var izmantot kā ķermeņa sūklīti. Un tad dāvanā vēl ir vannas sāls, pat ne tikai kilograms, bet 1,5 kilograms. Tad dāvanā vēl ir ziedūdens no Karela Hadeka, citrona ziedūdens, sejas ādai, ļoti labi palīdz tagad šajā te laikā, tad, kad vajag mitrināt ādu, kad vajag svaigumu atgūt ādai, tad ar šo ziedūdeni var katru vakaru attīrīt ādiņu vai no rīta viņu spēcināt. Tad ir tas mini komplektiņš, kurš ir personīgai higiēnai, tātad intīmais komplektiņš, kurā ir intīmā eļļiņa. Tā ir ar to mazgājās, ir tādi intīmās želejas, kuras ir paredzētas intīmās zonas mazgāšanai, bet kā Karels Hadeks daudzās mācībās ir runājis par to, ka jebkādas ziepes sausina ādu šajā te zonā, un tādēļ var veidoties kaut kādi kairinājumi, var būt no šiem te ķīmiskajām mazgāšanas ziepēm, var būt sausumi un var pat dažādas baktērijas, tā kā gribēt vairoties šajā zonā. Un tādēļ viņš ir speciāli izstrādājis tādu mazgāšanās eļļu, kura gluži otrādāk novērš gan to, kad ir apsārtums, gan novērš arī to, kad ir teiksim tā, kad ir sāpes vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad ir speciāls arī vēl krēmiņš tur tajā komplektiņā klāt, kurš ir visa veida, tā kā
ja ir apsārtums, bojājumi, ja ir kaut kādi plaisāšana arī šajā intīmajā zonā, bet arī pēc tā sastāva viņš ir ļoti unikāls un izmantojams ne tikai intīmai zonai, gan vīriešiem, gan sievietēm, bet arī izmantojams uz jebkurām brūcēm, jo tas sastāvs tiešām ir dabīgs un vienreizēji labs. Un tad ir arī no Karela Hadeka ir arī argana eļļa. Pudelītē par argana eļļu es esmu daudz stāstījusi, to varbūt var plašāk vēl paskatīties mūsu iepriekšējos webināros. Arī bija webinārs, kurā es par viņu stāstīju un likām Grīnvalk aptieciņā iekšā. Lūk, tā, ka tas viss ir šajā komplektiņā, plus vēl klāt ir ziepītes, kas ir no Marijus Fabrē, un plus vēl ir kosmētikas otiņa, vai nu rūža uzklāšanai, vai pūdera uzklāšanai, vai matu korektora, kurš ir arī mūsu Grīnvalk veikalā, uzklāšanai ir šī te otiņa. Tātad tas ir viens komplektiņš 115 eiro vērtībā, un otrs komplektiņš savukārt ir laimīgam vīrietim, arī 115 eiro vērtībā, un šajā komplektā ir dvielis, lielais Grīnvalka dvielis, arī ir šī te švamīte, universālais sūklis, ar ko mēs varam mazgāties, ir ziepītes no Marijus Fabrē, un no Marijus Fabrē ir lielā litrīgā šampūna pudele, un ir vannas sāls. Tas ir tā kā no tādām personīgai higiēnai. Un savukārt mēs zinām, ka vīriešiem pārsvarā ir ļoti liela dziļa mīlestība pret savu auto, un tādēļ auto kopšanai ir grīnaudumiņš, ir putekļu cimdiņš, par ko arī iepriekš runājām, ir pulēšanas audums, un ir optikai ir optikas audumiņš, un savukārt no Karela Hadeka ir auto smaržiņa. Lūk, tādi divi komplektiņi, kuru komplektiņu izvēlēsies tie, kuri būs laimējuši, viņiem ir iespēja izvēlēties vai no laimīgam vīrietim komplektu, vai no laimīgai sievietei komplektu. Lūk, un tagad notiks pats interesantākais. Tūlīt pat jūs redzēsiet, kā tiek izlozēts viens no Latvijas pasūtījumiem, kurš ir veikts decembrī, kuram ir izpildīti visi nosacījumi. Tātad ir jābūt minimums 45 eiro un veiktam decembrī. Tie bija divi tikai nosacījumi, nekas cits vairs nebija svarīgs. Un šī loterija notiks tūliņ pat, tikai jums ir mazu mirkli jāpagaida, lai skaisti varu pāriet uz loteriju. Tā, un tagad pats svarīgākais. Šī vakara svarīgākais mirklis. Kurš vinnēs pēc savas izvēles vienu vai otru komplektiņu? Tātad, kurš Latvijas pasūtījums? Uzmanību! Pasūtījums ar numuru 1,
8, 6, 8. Es arī mēģinu tagad uzfočēt vēl. 1, 8, 6, 8, 8 ir mūsu uzvarētājs. Kurš no jums? To es jums nevaru pateikt, tāpēc, ka arī es nezinu, kam ir šis pasūtījuma numurs. Ir 2 varianti, kā jūs uzzināt to varat. 1, ieiet savā pasūtījuma vēsturē un paskatieties, kāds pasūtījuma numurs jums bija decembrī. 2 variants, ka jūs sagaidiet, kad jums piezvanīs no laimētājiem, piezvanīs no office. Nu, lūk, tāda ir šī te šodienas mūsu tas lielais uzdevums ir izpildīts. Tātad laimētājs ar šo te numuriņu, kurš tika izspēlēts, saņems dāvanā vai nu vienu vai otru no šīm te dāvanām. To, kuru uzskatīs par nu, tā kā sev vēlamo. Tā, tas nu svarīgais ir izpildīts. Kas tad mums vēl ir palicis, teiksim tā, nepadarīts solītās? Paskatīsimies. Nākošais bija mums vēl kaut kāds solījums. Tātad to, ka pirmais 2025. gada pasūtījums būs dubultā. Tātad būs dubults prieks. Un šajā reizē mums sanāca pavisam interesanta situācija, jo gada pirmais pasūtījums ienāca nebūt ne pavisam pirmajā datumā. Un mēs dabujām izsludināt to vēlreiz, jo neskatoties uz to, ka ļoti daudzus gadus mums ir šī te akcija, diemžēl vēl joprojām mūsu nu, tā sistēma, nu jā, laikam var tā teikt, sistēma. Viņa ir ļoti, nu, teiksim tā, precīza. Un vienmēr tiek precīzi nofiksētas katras sekundes. Un arī šajā gadā bija tā, ka bija ļoti daudzi mūsu mīļie partneri un konsultanti, par ko es ļoti jums esmu pateicīga, ka jūs pirmajās gada pēdējās sekundēs un gada pirmajās sekundēs tiešām bijāt domās ar mums, un ne tikai domās ar mums, bet arī darbos ar mums, jo jūs bijāt Greenwalk veikalā un veicāt pasūtījumu. Un par to visiem tiem, kuri savukārt veica šo te pasūtījumu vecā gada vakarā, jo viņi tiešām mums visi pasūtījumi, kas bija veikti tajā naktī, viņi iekrita pagājušajā gadā, nevis 2025. bet 2024. gada pēdējās sekundēs. Un mēs, protams, visiem tiem, kas šajā naktī, jaungada naktī, vecgada naktī bija kopā ar mums, mēs dāvinājām dāvanu, un šī dāvana ir Greenwalk lielais dvielis, lai jums būtu, nu, mēs ļoti ceram, ka šis te dvielis ienes jūsu mājās tādu papildus komfortu un siltumu,
un ka tas tiešām simbolizē mūsu ciešo tādu sadarbību un mūsu to savstarpējo mīlestību vienam pret otru. Grīnvalkam pret jums un jums pret mums. Un jā, liels es tiešām esmu ļoti pateicīga un arī Dins un Ramona sūta jums visiem sveicienus, jo sevišķi tiem, kuri bija vecgada vakarā un jaunā gada pirmajās minūtēs kopā ar mums ar Grīnvalku. Mēs to tiešām ļoti novērtējam. Un, protams, ka mums arī bija šī te tiešām liels bija pasūtījums, kurš iegūda dāvanu dubultā. Un man tā liekas, tas ir ļoti patīkami, kad tu nopērc vienu un pēc tam saņem tieši tādu paku vēlreizīt. Nu, lūk. Bet dāvanas gribās visiem, un arī šajā gadā visiem tiem, kas ir online šajā te webināra dienā, klausās mūsu webināru, visiem ir dāvanas, un šajā reizē ir metāla skrāpītis virtuvei, viens jo komplektā ir 2, jūs zinat, jā, bet lai nekļūdītos, viens gabals, šis te skrāpītis ir dāvanā jums visiem. Liels paldies jums, ka jūs esat kopā ar mums, un es jau te ļoti ilgi esmu. Es esmu ilgāk šoreiz nekā stundiņu, bet labi, ka šajā te webinārā nav uzreiz nākošais webinārs jau klāt, un mēs tiekamies atkal jau ļoti tādā zīmīgā datumā, kas būs nākošā mēneša pēdējā otrdien, tas būs 25. 25. Man liekas, tāda ļoti jaudīgai dienai vajadzētu būt. Gaidīšu jūs uz webināru, un mēs jums esam ļoti pateicīgi, ka jūs esat kopā ar mums. Un kā jūs redzat šajā te bildītē, esam diezgan tādā lielā tādā pulciņā, un mums radās tāda interesanta doma prātā, un kā jūs uz to, kā jums vai rezonē jūsu sirsniņā, mēs gribētu šajā te gadā uzrīkot Grīnvalku konsultantu partneru un līdzjutēju un tādu solidojumu visiem tiem, kas ir bijuši kopā ar mums visu šo te daudzo gadu, vairāk kā 20 gadu laikā kopā, ka mēs varētu uzrīkot tādu salidojumu. Visdrīzāk tā vieta varētu būt atkal jau Roja. Par laiku vēl vienosimies un to formātu arī vienosimies. Bet jā, pajūtiet, pārguliet ar šo domu, kā jūsu sirsniņā norezonēja tāda tikšanās, tāds salidojums visiem zaļi domājošajiem grīnvalkiešiem. Un lai kurš mēs arī šobrīd būtu. Lūk, un mēs gribētu ar jums tikties, un es ļoti ceru, ka jūs arī gribētu ar mums tikties un ar visiem pārējiem Grīnvalku cilvēkiem satikties, un mēs varētu uzrīkot tādu salidojumu. Padomājiet par to, mēs sūtīsim droši vien no ofisa jums kādu aptauju, piedalīties tajā un sakiet jā, nē, vai kādas jums ir pārdomas par to, un tad jau mēs arī, tad sekosim pēc jūsu norādēm. Un liels paldies, ka jūs esat kopā ar mums, jo Grīnvalka tiešām ir daudz vairāk nekā tikai produkti. Un tikai pateicoties jums, mēs visi kopā varam šo darbiņu, ko mēs visi kopā daram, izdarīt. Visu labu, un lai skaists šis te tik ļoti nepierastais ziemas laiks, kad mums ir tik silti. Un ja vēl mēs varētu arī iegūt kādas vairākas saulainas dienas, tad būtu, man tā liekas, vispār mēs būtu pilnīgi dziļi laimīgi, vai ne?
Tā uz tikšanos jau nākošajā mūsu webinārā, kurš būs 25. 02. 25. Tā.